Labdien, esiet sveicināti maija izskaņā, kurā joprojām varbūt dažiem cilvēkiem jau šķiet, ka vasara ir tuvu un var mazliet brīvāk gan dzīvot, gan strādāt. Tomēr, kā mēs katru dienu zinām, tad ziņas par veselību, par medicīnu, par to, kādā veidā uzlabot šo sistēmu, ir klātesošas un tās nevienu mirkli nekļūst mazāk aktuālas. Un tāpēc arī šīs ziņas par veselību un slimību noteikti daudz asāk izjūt pacienti, kuri ir slimi, savukārt ārsti šīs ziņas noteikti izjūt tāpēc asi, lai domātu, kā visiem cilvēkiem, kam šī palīdzība ir nepieciešama, to nodrošināt. Un šis nepietiekamais ilgstošais finansējums veselības nozarē ilgstošā periodā ir raisījis vairākas jau sistemātiskas problēmas un apgrūtinājis gan to, kas nozarei nepieciešams ikdienu, gan arī ilgtermiņa attīstību un arī plānošanu. Un pēc datiem, kas arī ir zināmi, ka šobrīd veselības aprūpēji atvēlētais finansējums joprojām ir starp zemākajiem Eiropas Savienībā un nesasniedz arī likumā noteiktos 4% no iekšzemes koproduktu. Noteikti arī sarunas laikā dzirdēsim, kādi šie rādītāji ir citvieta Eiropā, tomēr jā, Latvija šajā ziņā nevar iepriecināt. Un šodien šeit mēs tiekamies diskusijā ar medicīnas nozares pārstāvjiem, dažādiem pārstāvjiem, un runāsim par to, kādi varētu būt līdzsvaroti risinājumi valstī kopumā, kurā, protams, pamatotu iemeslu dēļ šobrīd līdzās aizsardzībai kā prioritātei, tomēr arī veselības nozarei piešķirtie līdzekļi ir vitāli svarīgi, un domāsim arī par to, cik svarīgi ir šīs abas jomas sasaistīt, nevis atdalīt vai pretnostatīt. Tāpat meklēsim atbildi uz jautājumu, kādus ilgtermiņa izaicinājumus radīs un turpmāk var radīt jau līdz šim nepietiekamais finansējums. Un, protams, arī domāsim par to, kādas ir institūcija iekšējās pieejas un plāni, lai padarītu finansējumu apguvi efektīvāku, cerībā to, ka tāda diena un tāds plānošanas brīdis pienāks, īpaši jau zinot to, ka šajā laikā notiek darbs pie nākamā gada budžeta un savukārt arī finanšu ministra teikti efektivitātes pasākumi, kas varētu skart daudzus nozares taupības jomā, joprojām nav skaidrs, cik daudz tas varētu ietekmēt arī veselības nozari. Ļaujiet man jūs iepazīstināt ar diskusijas dalībniekiem. Šodien es kā moderātori būšu Ilze Dobele. Diskusijā šodien piedalīsies Aiga Balode, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos, Valds Ābols, Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs, Vladislava Marāne, Startautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore, Baiba Ziemele, Latvijas pacientu organizāciju tīkla vadītāja un Rudolfs Vilde, Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis. Un vispirms es lūkšu jums katram īsi raksturot, kāda ir situācija kopumā jūsu pārstāvētajā jomā, un tad arī pievērsīsimies plašāk no jūsu iezīmētiem jau jautājumiem. Lūdzu, Aiga, jūs. Paldies. Ilze jau minēja izaicinājumu laiku, kas vienlaiks arī ir iespēja laiks. Un process notiek šobrīd ļoti strauji. Ja mēs skatāmies uz informāciju tehnoloģiju pieejamību un kā tās ietekmē arī ārstniecības procesu, tad tās ir tās iespējas. Un no otras puses ir ikdienas vajadzības, kas nav nofinansētas tā, lai par neatliekamo medicīnisko palīdzību un par primāro veselības aprūpu mēs varētu nesatraukties un teikt, ka tur viss ir līdzsvarā, mēs varam virzīties tālāk. Tā kā droši vien tas lielākais izaicinājums ir līdzsvarot šobrīd tās iespējas ar izaicinājumiem. Un pie izaicinājumiem, protams, ka ne tikai slimnīcu pārvaldība ir izaicinošs jautājums, bet arī medikamentu pieejamība, medicīniskā personāla pieejamība un uz pacientu centrēts veselības pakalpojumu klāsts. Tas ir tas, kas ir šī brīža prioritārie jautājumi, un mūsu uzdevums to nodrošināt pēc iespējas atbilstošā katram pacientam. Un tas ir izaicinoši un sarežģīti nepietiekami finansējuma apstākļos. Valtam varbūt nākamam vārds, un tad Vladislavai. No manas puses jāsaka tā, ka vērtējot situāciju, es teiktu, ka ir vairāk ziloņu istabā. Jā, un viens no tiem pilnīgi noteikti ir demogrāfija. Jā. Un viss no tā izrietošais, paskaidrošu, ko es to domāju. Otrs ir cilvēku resursu pieejamība, sevišķi publiskajā sektorā un slimnīcās. Un trešais ir mūsu spēja sagatavoties tiešām pamatīgām krīzēm. Jā, un tur ir arī vairāk priekšnoteikumi. Par demogrāfiju laikam šis prasīs tādus lēmumus, kādi līdz šim varbūt tās nav bijuši pieņemti.
ja mēs redzam, ka 8 gadus pēc kārtas krītās jaundzimušo skaits, tad tas, protams, mēs esam mēģinājuši to kaut kādā veidā risināt, varbūt tās ar nesāpīgiem risinājumiem. Bet šobrīd mēs esam situācijā jau, kad mums Latvijā ir 17 vietas, kur var bērni nākt pasaulē, bet pārēķinot tā vidēji Latvijā piedzimst 30 bērnu dienā. Ja. Un starp 17 ir arī dzemdību nams un arī lielās visas iestādes. Tā kā vienkārši mēs redzam, kad šeit ir kaut kādi organizatoriski pasākumi būs nepieciešami šajā kontekstā. Bet tā ir tikai viena sadaļa. Otra sadaļa, protams, ir, ko tas nozīmē Latvijai, tādas nākotnes viedokļa, ir, ka katrs tas cilvēks, katrs tas bērns, viņš kļūst ar vien vēl svarīgāks. Viņš ir svarīgs, bet viņš kļūst vēl ekstra svarīgāks. Un ne tikai bērns, arī pieaugušie. Un tad tas ir tiltiņš faktiski arī uz to otru jautājumu, uz mūsu resursu pieejamību, darbspēku pieejamību, cilvēku kapitāla pieejamību valstī kopumā, bet arī veselības sektorā. Un te ir divas lietas. Ja. Nesen bija konferences Rīgā, notikās tieši par mazo valstu izaicinājumiem veselības cilvēku kapitāla pieejamībā. Un ja mēs kādreiz runājam par to, ka tur būtu nepieciešams piesaistīt arī no ārvalstīm, tad faktiski šeit bija tā tēze, ka daudz vairāk jārēķinās ar tiem cilvēkiem, kas jau ir sistēmā un nedrīkst viņus pazaudēt. Iespējams, ka daudziem būs jāstrādā ilgāk, līdz ar to no viņu veselības, no viņu jaudas, neizdegšanas un vispārējā arī būs ļoti, ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Tā kā šis ir ļoti, ļoti būtisks aspekts. Un trešā sadaļa, kas vienkārši ir ienāk uz dienas kārtībā, ir mūsu sagatavošanās dažādām krīzēm. Un šeit es runāju, mēs tradicionāli domājam par risku mazināšanas pasākumiem, un tie, protams, ir vajadzīgi, bet no tādām sistēmiskā skatu punkta ir ļoti svarīgi saprast, ka krīzes būs, viņas būs lielākas vai mazākas, viņas būs drīzāk vai vēlāk, bet viņas būs. Un jautājums ir, kas ir tas resurss, jeb arī tas, ko sistēma var akumulēt, kādu šo triecienu. Un tās ir tās mācības arī no Covid laika, kad ļoti atšķirās, ko veselības sistēmas var akumulēt. Un to, ko viņi var akumulēt, tas tad arī izriet tādās citos lēmumos. Kā piemēram, Covid laikā mēs atceramies, kad valsts pieņēma dažādus lēmumus attiecībā, cik stingri ierobežot ekonomiku. Un tas bija tieši atkarīgs no tā, cik daudz jaudas ir veselības sistēmai. Ja? Cik daudz viņām ir intensīvās gultas, cik viņi var atļauties to, kad, ja kāds saslims, tad mēs zinām, ka mums ir rezerve. Ja tev nav rezerves, tad tev jāpieņem ļoti drastiski lēmumi. Ja? Līdz ar to šeit es gribu akcentēt to, ka šeit nav tikai par risku mazināšanu, te ir tiešām par šo noturības stiprināšanu, kurā ir svarīga gan infrastruktūra, bet vēl jau vairāk cilvēku resursu. Un trešā ļoti svarīgā komponente, ar kādu veselību mēs ieejam šādās krīzēs. Ja? Un Latvijas gadījumā, man liekas, tā ir viena no lielākajām problēmām, ka mēs ieejam kā viena no slimākajām OECD valstīm un arī Eiropas valstīm. Kas attiecīgi nozīmē lielākas sekas, protams, kad mums šīs krīzes skar. Jā, valsts izīmē ļoti plašu un, protams, plašu problēmu loku, un tad mēs arī pakāpeniski iziesim. Bet, Ladislau, jūsu tagad redzējums par šo pirmo jautājumu. Jā, es varbūt sākšu tā simboliski. Mēs droši vien ik viens esam kaut kad dzimšanas dienā saņēmuši novēlējumu, ka, ja veselība būs kārtībā, tad jau vispārējais arī būs labi. Un es domāju, īstenībā, ja mēs runājam par valsts attīstību, tā arī ir taisnība, ja mums būs veselība un sabiedrības veselība kā prioritāte, tas ir pamats daudzām citām nozarēm. Tas ir pamats drošībai un noturības spējai, ekonomikas izaugsmē un arī Valta jau minētajai, protams, demogrāfijai. Un, piemēram, par demogrāfiju runājot, tiešām valdība daudz runā par dzimstības veicināšanu, bet ja mēs skatāmies skaitļos, pagājušajā gadā ir piedzimuši 12,5 tūkstoši bērnu, tad tie cilvēki, kurus mēs varētu izglābt, ir jau arī tuvojas 10 000 gadā. Līdz ar to šīs novēršamās nāves patiesībā ļoti būtiski ietekmē demogrāfiju Latvijā. Līdz ar to arī šie jautājumi ir ļoti saistīti. Ja mēs runājam par rādītājiem, arī valsts jau iezīmēja Latviju, diemžēl, gandrīz visos veselības rādītājos, gan pēc mirstības, gan pēc kvalitatīvi nodzīvoto gadu skaita ir vienā no pēdējām vietām.
Un, ja runā tieši par manis pārstāvēto jomu, par medikamentu pieejamību, arī, diemžēl, pacientiem Latvijā, mēs esam vienā no pēdējām vietām pēc medikamentu pieejamības. No jaunākajiem 173 reģistrētajiem pēdējos 4 gados medikamentiem Latvijā pacientiem tikai 31 pieejams. Un, piemēram, reto slimību jomā mēs esam pēdējā vietā līdz ar Balkānu valstīm. Bet es, protams, piekrītu, ka šis ir viens no izaicinājumiem, bet tāpat ir jāstiprina arī primārā veselības aprūpe, cilvēku resursi un citas jomas, kas arī ir būtiskas. Un es arī domāju, ka šeit ir arī ļoti svarīgi diskutēt par šo jomu un diskutēt visu laiku, jo mēs tiešām esam tik ļoti pieraduši pie tā, ka veselībai vienmēr pietrūkst finansējums, ka gan lēmumu pieņēmēju vidū, gan arī īstenībā nozarē mēs esam to normalizējuši. Mums liekas normāli, ka varbūt būs maziņš pieaugums un iedot kaut cik nelielu pieaugumu kādu gadu, mēs jau priecājamies. Bet īstenībā, paskatoties uz citām valstīm, citi to tā nenormalizē. Ja ir slikti rādītāji, ir skaidrs, ka šī problēma ir jārisina. Kas tieši sekas pēc tam rada arī visai tautsēmniecībai kopumā, vai ne? Rudolf, ko jūs teiktu? Jā, nenoliedzami šajā problēmu grozā ir daudzas lietas, kas konkurē par nepietiekamo finansējumu. Bet jaunajiem ārstiem fokusā ir arī nākotnes perspektīva, proti paudžu nomaiņa, jo mēs esam tie, kas pārstāv arī rezidentus, kuri tad ir tie nākotnes ārsti speciālisti. Un šajā griezumā būtu īpaši svarīgi atzīmēt, ka tai videi būtu jābūt tādai, kurā šie rezidenti vēlas ienākt un savu darbu turpināt. Un tas noteikti ir atalgojums, bet tas nav tikai atalgojums. Svarīgi ir arī, lai šim ārstam būtu iespēja tiem pacientiem pēc būtības palīdzēt, nevis tikai ieņemt kaut kādu ārsta vietu. Līdz ar to mēs nonākam pie tās pašas medikamentu pieejamības, pakalpojumu pieejamības un visi citi, kas šim ārstam darbā būs nepieciešams. Un varbūt pat vissvarīgākā lieta ir jauno ārstu apmācība un tās kvalitāte, lai jaunie ārsti rezidenti nebūtu spiesti aizpildīt cilvēku resursu teiksim, vienkārši caurumus, bet varētu saņemt kvalitatīvu apmācību un secīgi nodrošināt kvalitatīvu palīdzību pacientiem nākotnē. Paldies, un vēl Baiba, lūdzu. Es domāju, ka pirmkārt man jāpasaka, ka es pārstāvu pilsonisko sabiedrību, kas nozīmē, ka, ja jūs gribat pārstāvēt pacientu intereses, jums ir jābūt iesaistītiem attiecīgajā pacientu organizācijā. Nevar tā vienkārši teikt, es esmu slims, tāpēc man viedoklis ir svarīgs. Viņu arī vāc valsts iestādes. Katram cilvēkam, kurš ir bijis slimnīcā, ir iespēja aizpildīt aptaujas un pastāstīt par savu pieredzi, kā viņam ir gājis ar veselības pakalpojumu saņemšanu. Bet kopumā no pacientu organizāciju viedokļa mums vislielākā problēma ir tā, ka visus šos gadus mēs regulāri prasam kaut kādas lietas, kas ir svarīgas, jo mēs redzam no pierādījumiem, no pētījumiem, no citu valstu pieredzes, ka ir kaut kādas efektīvākas lietas, kā pacients varētu ārstēt, kā padarīt šos pacientu ceļus vienkāršākus, kā nodrošināt cilvēkiem kvalitatīvākus pakalpojumus. Un priekš tā bieži vien nepietiek ar labiem nodomiem, ir nepieciešams arī finansējums. Un redzot to, ka mūsu lēmumu pieņēmēji par budžetu veselības aprūpes jomā regulāri domā kā par izdevumiem, tas ir ārkārtīgi sāpīgi, jo man liekas, ka tie cilvēki ļoti bieži aizmirst, ka viņi paši, viņu bērni vai viņu vecāki arī var nonākt situācijā, kad būs nepieciešama veselības aprūpes pakalpojumi. Un bieži vien tie ir kaut kādas sarežģītas lietas, kā piemēram retajām slimībām, kur ļoti svarīgi, lai būtu šī sadarbība ar citām valstīm. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, mums ir dažādi likumi, kas ļauj īstenot pacientu tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citās valstīs, ne tikai Latvijā. Diemžēl mūsu ierobežotā budžeta dēļ tas bieži vien nav iespējams. Un tad mēs arī redzam, ka, piemēram, mums pacientu organizācijās ir tā, ka runājot ar kaimiņu valstīm, citiem cilvēkiem ir pieejami gan plašāki, gan efektīvāki pakalpojumi, kas pie mums nav iespējams izdarīt. Un mēs ļoti daudz esam centušies mainīt šo situāciju. Un dzirdot to, ka arī nākotnē netiek paredzēts būtisks pieaugums veselības aprūpes budžetam, tas ir ārkārtīgi skumji, jo mēs saprotam, ka mēs jau tā no savas nolemtības arī īsti tik drīz netiksim ārā, jo vienkārši nav finansiāli iespēja to izdarīt. Jā, paldies par jūsu pirmajām atbildēm, un tā tad varētu teikt, apkopojot arī jūs teikto, Baiba, teikt, ka nevis uzlūkot veselības budžetu kā izdevumu sadaļu, bet drīzāk ieguldījumu sadaļu, domājot par to, lai mums ir veselīga un
jā, nu, veselīga dažādā jomā sabiedrība, kura tad arī ir gan dod lielāku pienesumu tautsēmniecībai, gan ir vienkārši vispār mentāli daudz veselīgāk. Un te jāpiemina, ka arī gatavojoties šai sarunai, iepazinos ar vienu Amerikas pētnieku secinājumiem jau pēc Covid krīzes, kurā viņi ir izdalījuši šos 3 pīlārus, ko jūs savā ziņā arī pieminējāt, ka, lai mēs būtu gatavi dažādām krīzēm un lai sabiedrība būtu veselīgāka, šie 3 pīlāri ir neatraujami drošība, veselība un arī ekonomika. Ja? Un ja kāds no šiem pīlāriem nav stabils, tad nākamais nespēja noturēt to smagumu, kas uz viņu gulst, jo, protams, mēs esam mācījušies daudz no šīs Covid krīzes, bet jautājums, jā, vai pietiekami un vai esam sapratuši, kādas sekas tas var radīt, ja šāda krīze mūs piemeklē vēlreiz. Un skatītājiem es arī vienkārši vēl vēlos teikt, ka nevelti šodien šeit ir gan amatpersonas, gan sabiedrisko organizāciju pārstāvji, jo šodien tiešām ir mērķis mums atvēlētajā laikā rast kopīgu redzējumu, dalīties ar tām pieredzēm, kas katrai no nozarēm vai pārstāvētajām jomām ir īpaši aktīvs un tādējādi vēlreiz secināt, kas ir kopējais, lai strādātu efektīvāk. Un Baiba, iesākot nākamo jautājumu sadaļu, es gribētu jums dot pirmai vārdu, jo, ja mēs tieši iezīmējam varbūt akūtāk šo finansējumu trūkumu, ko visvairāk pacients izjūt? Jūs jau minējāt šo nepietiekamo iespējamību pēc izmeklējumiem, dažādas citas lietas, bet kas vēl varbūt nosauciet tāds koncentrēts 3 lietas, lai mēs varam varbūt iet tālāk tieši no tā, kādā veidā šis ilgstošais finansējuma trūkums visvairāk jūtams tieši no pacientu puses? Es domāju, pirmkārt, tā ir pieejamība vispār gan medikamentiem, gan pakalpojumiem kopumā, jo mums ir valstī šī kvotu sistēma, mums regulāri pietrūkst naudas, mums pakalpojumiem nevar aprēķināt precīzus tarifus un slimnīcās apmaksāt visu tieši tik lielā apmērā, kā viņi iztērē. Tas nozīmē, ka mums par šo ierobežoto budžetu ir jānodrošina maksimāli daudz pakalpojumu, un mēs kā pacienti pie viņiem vienkārši netiekam. Tas ir tās garās rindas, tas ir augsti līdzmaksājumi. Piemēram, Latvijai ir viena no augstākajiem līdzmaksājumiem par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanu, apmēram 40%, un tas skaitās kā katastrofisks apmērs, tāpēc, kad lielākoties tieši cilvēkiem ar zemiem ienākumiem šīs summas, kas ir jāsamaksā, lai saņemtu pakalpojumus tieši tad, kad tie ir nepieciešami, vienkārši viņus var iedzīt nabadzībā. Piemēram, es nezinu, jums konstatē, ka tas ir vēzis vai vēl kaut kas, neskatoties uz to, ka mūsu valsts nodrošina skrīninga programmas un visādas citas pakalpojumus, lai šos slimības varētu maksimāli ātri noķert un ārstēt tajā brīdī, kad tas vēl ir izārstējams, tad ja cilvēki neiet uz šiem pakalpojumiem, ko valsts nodrošina, protams, ka tās slimības tiek ielaistas un tad viņas ārstēt ir daudz dārgāk. Tāpat arī, piemēram, valsts minēja par šo bērnu dzimstību. Es domāju, ka arī ir ārkārtīgi svarīgi skatīties uz to no šī drošības viedokļa. Jo, ja cilvēks nejūtas droši, protams, ka viņš nedomā par to, kā turpināt savu dzimtu un kā radīt jaunus pēcnācējus, jo viņš vienkārši redz, kas apkārt notiek, ka viņa bērns ar izglītības pieejamību, ar veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību nebūs prioritāte valstī. Un, protams, ka cilvēki izdara savus secinājumus, un arī tā mēs esam tur, kur mēs esam. Labi, paldies, Rudolf, no ārstu viedokļa. Jā, no ārsta viedokļa mēs vairāk izjūtam to tā, ka nereti mēs pacientam nevaram piedāvāt pietiekamu pakalpojumu. Pacientam ir pieejams kaut kas no tā, kas ir nepieciešams, bet kaut kādā brīdī tas var apstāties. Pavisam vienkārši lieta var nebūt pieejama, jo ir beigušās kvotas. Savukārt sarežģītāka lieta Latvijā varbūt vispār nav pieejama savu izmaksu dēļ. Un tas nonāk tādā situācijā, ka šī pacienta ārstēšanā ir ieguldīts, tā resursi ir iztērēti, bet rezultāts var arī izpalikt. Valti, no slimnīcu puses? Jā, no slimnīcas puses noteikti tas ir saistīts ar mūsu spēju piesaistīt personālu. Un tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Ja mēs paskatāmies, pavisam nesen tika, man liekas, nozarē publicēts šis salīdzinājums par to, kā ir izmainījušies cenu indeksi nozarē kopumā, ambulatorā sektorā, zobārstniecībā un slimnīcās. Mēs redzam, ka slimnīcās tas pieaugums ir bijis vismazākais. Tāpēc, ka tur faktiski slimnīca ir atkarīgs no valsts finansējuma pa lielam. Līdz ar to, mums ir jāizdara tas pats darbiņš, kas naudai gandrīz vai nepieaugot. Tiek prasīts un sagaidīts. Nozarē un ambulatorā. Ko tas nozīmē de facto?
bērnu slimnīcai. Mūsu pakalpojums ir 99,3% valsts finansēts, tikai 0,7% maksas finansējums. Un tā ir apzināta bērnu slimnīcas izvēle. Mēs uzskatām, ka pieejamību pakalpojumam ir jānosaka medicīniskai vajadzībai, nevis spējai samaksāt. Līdz ar to tas ir apzināta izvēle neattīstīt maksas pakalpojumu segmentu. Bet ko tas savukārt mūs ierobežo? Tas ierobežo mūsu spēju piesaistīt cilvēkus, maksājot konkurēt spējīgu atalgojumu, kurš ir salīdzināms ar ambulatorisko sektoru, ar privāto sektoru un tā tālāk. Līdz ar to tas finansējuma trūkums ir tieši korelē ar mūsu gan spēju kvantitatīvi sniegt pakalpojumu, bet arī kvalitatīvi. Tāpēc, ka jums ir mazāk māsu uz tādu pašu pacientu skaitu, tad atkal savukārt tieši kvalitāte, jeb arī ārstu uz tādu pašu pacientu skaitu tieši kvalitāte. Otrs aspekts ir, man liekas, ka ļoti precīzi Baiba iezīmēja, bērnu veselības tāda organizēšana, jeb attīstība nav iedomājama slimnīcas kontekstā bez starptautiskas sadarbības. Jā, tāpēc, kad virknē slimību, kas ir retās slimības, kas ir onkoloģija, kroniskas slimības, mēs esam starptautiskajos tīklos, mēs darbojamies sazobē ar citām slimnīcām, nodrošinām gan nākamā līmeņa palīdzību, gan arī tiem pacientiem, kas jau ir, mēs ļoti cieši sadarbojamies. Tas prasa arī kaut kādu resursu. Tas nav standarta darbs. Tas ir tiešām prasa papildus resursu, bet tam ir arī milzīga atdeļa. Ja. Bērnu slimnīca ir tikai viena, līdz ar to, cik labi mēs darbosimies, tik labi mēs varēsim sniegt šo palīdzību salīdzinām ar citām valstīm. Ja. Ja mēs neieguldamies šajā, tad, protams, mēs paliekam tajā savā burbulītī un priecājamies par to, kas ir tikai šeit, bet tas vienmēr būs atšķirīgs no citām valstīm. Šobrīd mēs mēģinām, lai mēs neatšķirtos no citām valstīm. Protams, var runāt par tādām lietām kā attīstības lietas, kā pētniecība, inovācijas, par kurām es varbūt tās pat šeit nepieskaros, jo tur tā resursa pietrūkst. Kā mēs to kompensējam šobrīd? Šobrīd mēs kompensējam šo tiešām gan spējot piesaistīt kādus ārvalstu finansējuma instrumentus, tad tie paši Horizon pētījumi vai kādi citi finanšu instrumenti un arī ziedojumi. Lai cik tas nebūtu, jāsaka tā, ka mēs lielā mērā esam atkarīgi no mūsu ziedotāju atbalsta, taiskaitā situācijās, kad nepieciešams kādas dārgas terapijas, kad nepieciešams kādas medikamenti, kas ir super dārgi. Tā kā jā, tie veidi. Jā, paldies. Ladislau, jūs jau pieminējāt arī par šo medikamentu trūkumu vispār pacientiem, bet, protams, te arī jārunā noteikti par medikamentu trūkumu gan slimnīcām, gan arī noteikti tas, kādā veidā mēs esam vai neesam sākuši veidot krājumus, par kuriem mēs sākām runāt droši vien valsts līmenī, par kur valsts līmenī par to sāk runāt jau pirms 3 gadiem, un šie 3 gadi pagājuši, kā es saprotu, ar to mums arī nesakmējas. Jā, es tad sākšu vēl mazliet plašāk kopumā par medikamentiem un varbūt arī uzsverot vispār profilaksi, gan primāro, gan sekundāro profilaksi, kas ir tā joma, kur mēs kā Latvija un īstenībā arī citas OECD valstis neesam ieguldījuši pietiekami. Medikamenti arī, protams, ir daļa gan no primārās profilakses, kur pietiekami ātri jau ir noteikta diagnoze, cilvēks var mājās ārstēties, tāpat arī tā ir daļa no sekundārās profilakses. Un mēs tieši vakar klausījāmies lekciju Zviedrijas Veselības ekonomikas institūta, un tur bija dati par valstīm. Protams, ka korelācijas starp to, cik mēs ieguldam naudu un kādi ir veselības rādītāji, ir acīm redzama vairākos ziņojumos. Un Latvijai uz vienu iedzīvotāju ir 955 eiro, tad Igaunijā, piemēram, ir 1680, gandrīz uz pusi vairāk. Bet tas, kas bija interesanti, ja mēs skatāmies uz tādām valstīm, kur ir labāki rādītāji nekā mums, tad, piemēram, Skandināvijas valstīs ar mazākiem ieguldījumiem veselībā nekā, piemēram, Vācijā un Austrijā, tas iznākums ir labāks. Un tas skaidrojums ir tieši tajā, ka tiek vairāk ieguldīts tieši šajā primārajā un sekundārajā profilaksē. Tātad diagnozes tiek laicīgi uzstādītas vai arī pat tiek novērsta slimība kopumā. Un tātad arī tie ieguldījumi ir vajadzīgi daudz mazāki. Un, protams, ja runā jau par medikamentu rezervēm, tas ir atkal jau cits jautājums. Rezervēm ir vairāki līmeņi. Protams, cilvēkiem ir arī mājās jābūt sev rezervēm, it sevišķi hroniskiem pacientiem. Par šo arī Veselības ministrija, protams, ir runājusi.
Bet, ja mēs skatāmies jau plašāk uz rezervēm krīzes gadījumos, ir ļoti svarīgi, manuprāt, izmantot Eiropas Savienības resursus. Eiropas Savienībā ļoti daudz arī šobrīd tiek par šo jautājumu runāts, un es domāju, ka Latvijā arī savi resursi, kas mums ir Briselē, cilvēki, kas mums Briselē pārstāv intereses, ir jāizmantos daudz vairāk, lai mēs nodrošinātu gan finansējumu, gan arī labāk koordinētos kopumā ar Eiropas Savienību. Un arī, lai šīs rezerves varētu, lai mēs varam izmantot šīs rezerves, kas būtu kopīgās. Paldies. Un, Aiga, kā jums tagad klausoties šo, kas, protams, nav jaunums jums, kā mēs saprotam, veidoja šī kopējais attēls un kopējā bilde par to, kas tad ir tas, kādā veidā mēs varam šī brīža apstākļos mazliet ieviest tādu revīziju, vai mēs pilnīgi tiešām šobrīd sakam, klausoties no šī visa, pārsvarā ir jautājumi, kāpēc tā, uz kuriem gribētos rast atbildes, kāpēc tad ir tā, un vai mēs tiešām varam teikt, ka mēs esam tādā jau ļoti nopietnā krīzē, kura nav definēta kā krīze, bet tā pastāv. Jā, jautājums ir sarežģīts, bet atsaukšos uz jūsu teikto par ekonomikas tiešo sasaisti ar veselības aprūpu, un skaidrs, ka ekonomiskā izaugsme norāda uz to, cik mēs varēsim novirzīt veselības aprūpei. Neskatoties uz to, cik sarežģīti ir bijuši laiki, un tādi ir bijuši gan pirms Covid, gan arī 23. gads mums bija ļoti sarežģīts, es teiktu, ka milzīgs paldies ir nozarei, ārstiem, kur atrod laiku un diskutē ar veselības ministriju, kā rīkoties savādāk. Jo kolēģi skaidri iezīmēja rezultāts, kāds ir, ja nav sistemātiski pieeja veselības aprūpei un finansējums ir iztrūcis jau ļoti ilgstošā periodā. Jo arī tas papildus finansējums, kas ir bijis, tas nav nosedzis visas nepieciešamības. Un gribu iezīmēt tikai 3 lietas, kur mēs mēģinam veselības ministriju kopā ar citām institūcijām un arī ar ārstniecības personām mainīt šo pieeju. Piemēram, ir metodiskie centri. Un metodiskais centrs mums šobrīd ir gan Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā, pediatrijā, gan mums, piemēram, ir onkoloģijā, sirds un asinsvadu slimībām, padarot šo metodisko centru kā institūciju, kas palīdzēs zināšanu pārnes nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti visā Latvijas republikā. Tas nozīmē, lai iedzīvotājs, kas dzīvo tālāk no Rīgas, tomēr saņemtu vienlīdz kvalitatīvu pakalpojumu kā Rīgā, vai tiktu nodrošināta šī pakalpojuma pieejamība. Jāsaka, piemēram, Bērnu kliniskajā universitātes slimnīcā jau ļoti labi šis metodiskais centrs darbojās, jau pārskata neskaitāms algoritmus un tiešām ļoti strauji virzās uz priekšu, jo, kā arī Valds minēja, ne tikai piedzimšanas mirklis un pirmais moments ir svarīgs, bet arī konsultācija. Piemēram, ja man liekas, ka man ir jādodas uz slimnīcu vai ir jādodas, kā es to zinu? Šobrīd ir pieejams pacientu portāls, ir iespējams zvanīt uz slimnīcu un noskaidrot, vai vispār tur doties. Tā ir viena lieta, šie metodiskie centri. Otra lieta, kas bija ļoti liela reforma un kas šobrīd joprojām notiek, Hosams Abu Merī pagājušajā gadā paziņoja, ka zāļu reforma būs viena no lielākajām prioritātēm, jo arī skatoties uz budžeta finansējumu, kur tad aiziet liels finansējuma apjoms, tas ir medikamentiem. Un šogad mēs sākam redzēt šo pozitīvo tendenci šai reformai, bet, protams, vēl smags ceļš ir priekšā, un tas, ko Vladislava teica, medikamenti nonāk aizvien jaunāki, vajadzības tikai pieaug, un par šo jautājumu cīnās visas Eiropas Savienības dalībvalstis, un šoreiz tiešām ir tāds kopējs redzējums, kad attiecībā uz medikamentiem, kas glābi dzīvību, tā nevar būt prece, kas nav nepieejama. Šeit valstīm ir jānāk kopā, un šobrīd arī farmācijas pakotne, tā saucamā juridiski tiek virzīta, lai tiešām medikamenti būtu daudz pieejamāki. Bet es atvainojos, ka pārtos, bet Covid krīzes laikā jau mēs arī pamanījām, ka pirmkārt vietas, kur tiek ražots zāles, otrs farmācijas jaudas netika līdz pieprasījumam, un skaidrs, ka tie, kuri varēja maksāt un atļauties investēt vairāk, tajā varēja saņemt medikamentus ātrāk, vai arī šajā jomā, tad mēs esam arī iepalikuši ļoti, ka jūs sakat, labi, ir jāstrādā vairāk, ir jāveido, bet ja mums nav šī finansējuma, mēs arī nevaram neko veidot un krāt un cerēt, ka mums tas izdosies. Līdzinējā pieeja no Eiropas Savienības finansējuma, ja mēs skatāmies, kam to varēja novirzīt un kur to varēja ieguldīt, tas pārsvarā bija programmatūras slimnīcu atjaunošana, bet tas nebija medikamentos un arī nebija ārstniecības pakalpojumā. Un tas ir tas, kas šajā grozā paņem lielu finansējuma daļu, un to no Eiropas Savienības fondiem nav iespējams līdzfinansēt. Šobrīd attiecībā uz farmācijas pakotni un medikamentu pieejamību tieši iet runa, kad Eiropas Savienības dalībvalstis kopā runā ar ražotājiem, maina pieeju, cenas, politikām un tam līdzīgi. Tas ir milzīgs darbs, jo šobrīd mēs runājam arī Baltijas valstu ietvaros, piemēram, ka ir nepieciešams iegādāties medikamentu reta slimību gadījumā dažiem pacientiem, kā rīkoties efektīvāk, apvienojot iepirkumu, un tad jūs redzat, ka vienam vajag to 25. gada janvārī, otram nevajag vispār, ka tā ir sarežģīta
situācija, un tādēļ šobrīd, par ko mēs esam pateicīgi, tiešām, kad Eiropa skatās uz farmācijas pakalpojumu pieejamību daudz centralizētāk. Tas ir tāds nebijis gadījums, jo tiešām pirms tam bija Eiropas datu telpa, aktivizējamies. Šis ir tāds pēc Covida, ja varam teikt, gatavības mācībā, tad šī, es teiktu, ka ir tā lielākā. Labi, un atgriežoties pie tā uzskaitījuma, tātad viens bija metodiskie centri, otrs bija farmācija, un trešais jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Un trešais ir tas, kad mēs pārskatām, protams, gan slimnīcu pārvaldību, gan arī Veselības ministrijas padotība esošās iestādes pārskatām to lomu, atbildību, piemēram, arī ir izskanējis, kad Nacionālais veselības dienests, kā efektīvāk pārdalīt finansējumu par fondu iespēju, ka veidot arī uzkrājumus un arī, protams, slimību un profilakses kontrolas centra lomas maiņa daudz aktīvāk strādāt ar prevenciju, mums katram zināt, kas ir tie mūsu riska indikātori, kuriem pievērst uzmanību, tā kā arī šo iestāžu lomas būtiski mainās. Paldies. Jā, jūs daudz iezīmējāt gan demogrāfijas jautājums, gan sabiedrības novecošanos, gan, protams, arī ārstu trūkumu un medicīniskā personāla trūkumu. Tāpēc es gribētu tagad Rudolfam jautāt turpmākās minūtes, arī pēc tam iesaistot jūs pārējos ar kādām noteiktām replikām. Tieši par šo jauno ārstu iesaisti, jo šeit tas attēls, jūs to noteikti daudz zinat labāk un varat precīzāk teikt, manuprāt, tiešām ir katastrofāls, jo novados vispār cilvēkiem piekļuve pie ģimenes ārsta kļūst aizvien neiespējamāka. Šī ģimenes ārsta primārā tātad veselības aprūpes sistēmas, varētu teikt, stūrakmens strauji noveco. Kādā veidā jūs vispār saredzat to? Jo es zinu, ka ir jauno ārstu vidū ir dažādi viedokļi par to, vai un cik būtu jāļauj jauniem ārstiem aizplūst no Latvijas, tie, kas tikko ir ieguvuši izglītību šeit. Kā mēs varam samērot šo? Ko jūs skatāties kā risinājumu? Risinājumi noteikti ir kompleksi. Nav vienas atbildes uz to, bet droši vien tam visam ir jāsākas ar plānošanu un adekvātu plānošanu, lai tad arī šiem visiem reģioniem varētu ieplānot, kas vispār ir nepieciešams un ko mēs, tā ļoti godīgi sakot, varam atļauties apmaksāt. Ko piedāvāt jaunajam ārstam? Tas būtu arī tas, kas veselības sistēmai kopumā jānodrošina. Tas pat varbūt ir nākamais solis. Tas primārais ir, ko piedāvāt šajā pakalpojumā. Jo nevienmēr tā problēma būtu ārstu nevēlēšanās nomainīt gados vecākus kolēģus ārpus Rīgas. Tā bieži vien ir arī sistēmiska problēma, ka tam ārstam tur nav iespējas pēc būtības strādāt. Vai atkal šī, ja tās ir ģimenes ārsta prakses, tā prakses pārmaiņemšana ir sarežģīta un finansiāli dārga pašam ārstam. Līdz ar to droši vien tam būtu jāsākas no plānošanas. Ja mēs skatāmies uz pašu tātad jauno ārstu plānošanas sākumu, tātad rezidentu sadali, tas šobrīd notiek tā, ka iestādes pasaka, kādus rezidentus viņiem vajadzēs. Un Veselības ministrija kopā ar tātad partneriem mēģina salāgot šīs vajadzības ar iespējām. Īsti šīm vajadzībām nav nekāda pamatojuma vai metodikas apakšā. Tas ir iestādes nosaukts cipars. Un to iespējams varētu mainīt metodiskie centri, kas tad varētu arī saprast, ka jā, šajā reģionā tiešām vajag 3 anesteziologus, bet varbūt, ka šajā nē. Tas būtu labs sākums, un otrā daļa, protams, ir darba vide un darba apstākļi. Kādos apstākļos man ir jāstrādā, vai es varu strādāt pēc būtības un vadlīnijām un sniegt mūsdienīgu kvalitatīvu palīdzību, vai tas visu laiku atdurās pret to, ka kaut kas nav pieejams vai sasniedzams. Bet ja tomēr mēs izglītojam jaunos ārstus, kas ir tas, kurā mirklī jaunais ārsts izlems palikt šeit strādāt bez jau minētajiem jūsu nosacījumiem vai dosies ārpus Latvijas? Tātad labi viens darba vide, kādā veidā es varu strādāt, vai sistēmiski arī valstī būtu jādomā par to priekšlikumu, kas kādreiz ir bijis izskanējis, ka jauniem ārstiem ir noteikts brīdis, kurā viņiem ir jāstrādā Latvijā, un tad viņi var domāt, vai arī viņi dodas, gadu stipendijas apmaksātā braucienā citur, bet pēc tam atved jaunas zināšanas. Vai sistēmiski ir domāts, kādā veidā to darīt, jo darba roku mums jebkurā gadījumā vajadzēs? Darba rokas mums noteikti vajadzēs, un patiesībā šobrīd pastāv atstrādes sistēma, kas ir visai neelastīga, un mūsu ieskatā drīzāk attur jaunos ārstus no došanās darbā publiskajā sektorā vai no rezidentūras uzsākšanas Latvijā. Proti šobrīd ir tā, ka
3 gadus pēc specialitātes certifikāta iegūšanas jaunajam ārstam ir jāpaliek strādāt Latvijā. Īsti datu, kas uzrādītu, ka tas strādā, mums nav. Un, Latvijas jauno ārstu asociācija katru gadu veic jauno ārstu aptauju, tas ir gan certificētu, gan rezidentu. Un būtībā šie procenti tā ļoti būtiski par to, cik plāno strādāt ārvalstīs un cik Latvijā nemainās. Gadu gaitā nedaudz rūk tas skaits, kas apsver strādāšanu ārzemēs, bet nevarētu teikt, ka tam ir bijusi kāda korelācija ar šīs atstrādes ieviešanu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka drīzāk elastīgu apstākļu radīšana varētu būt veicinošs faktors. Tūlīt Valtam es gribētu dot jautājumu, bet pirms tam Aiga, vai, piemēram, savukārt ir domāts par to, ka ir šo citu valstu studenti, kādā veidā viņiem radīt interesi strādāt šeit? Es nedomāju, ka varbūt tikai no 3 valstīm, bet arī no Rietuma Eiropas. Tomēr studenti šeit iegūst izglītību, vai mēs kaut kādā veidā varam viņiem būt interesanti un mēģināt šādā veidā valsts nodrošināt iespēju, ka mums ir šo cilvēku, kas strādā veselības aprūpē, vai tas ir utopiski? Šobrīd Veselības ministrijā kolēģi strādā pie cilvēku resursu attīstības plāna, kā to īstenot, jo viens ir tas gatavība krīzes situācijām, minimālā groza nodrošināšana, bet, protams, ka mēs visi gribam, lai pakalpojumi attīstās un lai ārsti redz šo attīstības perspektīvu. Līdz ar to šobrīd ir pieejams jau šobrīd neliels finansējums ārstu prakšu pārņemšanai, un gan Veselības ministrijas kolēģi, gan Nacionālais veselības dienests ļoti seko līdz, lai neveidojas tā saucamie veselības tuksneši, tur, kur nav pieejams pakalpojums. Un tie tuksneši neveidojas tikai ārpus Rīgas, bet arī Rīgā mums ir noteiktas teritorijas, kurās zināmu iemeslu pēc nevēlas ģimenes ārsti pārvietoties. Piemēram, mums regulāri izaicinājums ir Sarkandaugava, Bolderāja nodrošināt veselības aprūpi tepat Rīgā. Tātad ir šobrīd jau pieejams atbalsts ģimenes ārstiem, kā nodot prakses, bet tas ir nepietiekams un tas arī ir fondu finansējums. Otra lieta, arī ārstiem šobrīd notiek pieredzes apmaiņa un arī ir pieejams finansējums pieredzes apmaiņai doties uz vietas, mācīties jaunas prakses un pieredzes. Un jāsaka, ka tas tiek plaši izmantots un šobrīd pat ir prieks redzēt, ka ārsti no citām valstīm grib braukt un redzēt, kā tas Latvijā notiek gan bērnu slimnīcā, gan arī tas ir noticis pieaugušās slimnīcās, ka mums ārsts saka, tik sarežģītās situācijās, kā jūs izdzīvojat, kā jūs nodrošinat šo slimnīcas uzturēšanu kopumā. Un tā ir lieta, ko pie mums brauc mācīties, jo tā izturība un noturība ir ikdienas process slimnīcā. Salāgot Valtam katru dienu mazā krīze, varbūt pāris pacientu ar konkrētu vēdu ar vīrusu ierodās vienā dienā vairāk nekā, teiksim, var slimnīcas pakalpojumu sniegt, jo ir plānveida pakalpojumu gros. Tā kā es aizgāju uz otru pusi, to, kas jau šobrīd ir, bet tas ir nepietiekams, lai tas būtu tādā apjomā, lai Rudolfs, piemēram, varētu domāt par savu klinicista praksi arī ikdienā un kopumā redzēt ļoti skaidru šo attīstības ceļu. Mums tas iet caur tādu noturības un izturības prizmu. Tā kā kartēšana šobrīd notiek, mēs tiešām saliekam, kas ir tas pakalpojumu minimālais grozs, kas ir nepieciešams plānveidu pakalpojumu sniegšanai un kur ir iztrūkstošie resursi, kā motivēt, piemēram, mēs redzam radiologu iztrūkstību, mēs arī redzam onkoloģijā kopumā. Visi zinām, hroniskās slimības pieaugs, tāpēc, ka noveco sabiedrība, kā motivēt mācīties tieši šeit un ne citur, jo tā ir brīva izvēle. Arī ģimenes ārsti. Mums gadiem ir sarežģīti nodrošināt jaunu studentu piesaisti ģimenes ārstiem. Un tāpēc šogad Rīgas Stradiņu universitāte, kā metodiskais centrs ģimenes medicīnā, pie šī jautājuma ļoti strādā, skatīties, kas tad uzrunātu. Kas tad ir tas komplekts, kas jaunajam studentam teikt, jā, es gribu būt ģimenes ārsts punktā X, kur tas ir nepieciešams. Rudolf, varbūt kaut kas jau piebilstams pie Aigas teiktā? Jā, es gribētu piebilst, ka šie pasākumi tiešām tiek īstenoti un šajā pieredzes apmaiņas pasākumu piedāvājumā es arī pats esmu viņu izmantojis abas atļautās reizes. Un, bet tas vēlamais un nepietiekamais, kas ir, ko mēs vēlētos, ja būtu vairāk finanses? Jā, es gribētu atzīmēt, ka tieši tā ir laba lieta un tas strādā, bet tas vēl nav viss, jo droši vien tad ir jābūt iespēja atgriežoties mājās tās jaunās zināšanas pielietot. Nevis tikai pateikt, jā, tur mēs darītu tā. Valt, kā slimnīca izjūta ārstu trūkumu, kas ir tas akūtākais, varbūt tieši šajā paudžu nomaiņā vai varbūt ir kādas citas aktualitātes, kas ir iezīmējušās tieši bērnu slimnīcā specifiskā? Jā, maz remarku uz tev uzdoto iepriekš jautājumu, vai mēs darām visu pietiekami, lai noturētu ārvalstu studentus. Un man liekas, ka mums bija šī diskusija, un es priecājos, ka ministrs ļoti ātri šo uztvēra, un mums bija saruna arī kopā ar
ar rektoru tiešām par iespēju varbūt tās mazliet vairāk mācīt latviešu valodu un mazliet vairāk darīt kaut kādus soļus, lai tie cilvēki, kas pabeidz šeit studijas, un tādu ir daudz, tad ārvalstu studenti vairāk nekā Latvijas studenti, kas pabeidz Stradiņu universitāti, piemēram. Un pilnīgi skaidrs, ka mēs varētu darīt mazliet vairāk, lai viņus paturētu arī šeit. Jo ir tādi, kas nāk no turīgām valstīm, bet varbūt ir kādi, kas būtu ieinteresēti. Ministrs pats ir labs piemērs šai praksē. Ministrs šo ļoti ātri uzķēra, un arī es domāju, ka tur sekos arī kaut kādas varbūt tās veicinošie faktori, lai mēs iet šajā virzienā. Par mums, par bērnu slimnīcu, protams, kā es teicu, viena lieta, ar ko mēs konkurējam, ir spēja piedāvāt salīdzināmu atalgojumu privāto sektoru tā tālāk. Bet otra lieta, mēs, protams, nevis konkurējam, bet tā Latvija ir tik maz un pietiekami daudz pakalpojumu sniedzēju, un ir arī daudz cilvēku, kas strādā, apvienot darbus, reģionos strādājot un tā tālāk. Un šeit es redzu, man liekas, tieši, ka Rudolfs pieminēja pakalpojumu plānošanu. Un tā, man liekas, ir viena liela lieta, kādā veidā mēs varētu tā mērķtiecīgāk integrēt visu to bērnu veselības sistēmu tādā vienotā sistēmā. Un es pateikšu, ko es to domāju. Kā piemērs ir Somija. Ja, Somija arī ir, teiksim, Helsinku reģions, kas apmēram atbilst Latvijas izmēram, tas ir ap 2 miljoni iedzīvotāji. Visas slimnīcas darbojas tā kā vienas sistēmas ietvaros, tur, man liekas, 26 vai plus mīnus slimnīcas. Un šajā slimnīcās arī pediatrijas nodaļas. Ja? Bet šie cilvēki, kas strādā, ārsti, kas strādā šajās pediatrijas nodaļās, ir darba attiecībās ar Helsinku universitātes slimnīcu, kas nodrošina, pirmkārt, tad viņi nekonkurē savā starpā par cilvēku resursu, ir iespēja arī ierotēt uz kādu brīdi universitātes slimnīcā un pavadīt kādu laiku savas kvalifikācijas celšanai, un arī tas līdz ar to tā cilvēku izvietojums ir daudz precīzāk atbilst tai vajadzībai. Nevis tas ir vienkārši, ka tā ir izolēta, varbūt tās kāda slimnīca, un tie ir mani cilvēki, un es viņus vēlos šeit pasargāt, neatkarīgi no tā, kāda ir tā vajadzība. Bet mēģināt izveidot tādu sistēmu, kas darbojas tā kā integrēt. Un tas ir tas, kur es redzu, kur varētu attīstīties arī šī bērnu veselības organizācija. Un tādi piemēri ir citi. Piemēram, onkoloģijas palīdzība Holandē, kur faktiski ir viena vadošā iestāde, kas ir Princeses Maksimas centrs, kas ir vadošā onkoloģijas slimnīca vispār Eiropā. Un viņai ir ļoti cieša sadarbība pārējām universitātes slimnīcām Holandē. Viņi faktiski, ja tā var teikt, organizē šo šo visu onkoloģijas palīdzību, saņemot naudu par šo palīdzību un pērkot iespējams pakalpojumus kaut kur citur. Bet tas nozīmē, ka šis notiek tā kā koordinēti un tas nav izolēti. Un tā ir tā lieta, man liekas, kur mēs varam spērt lielāko soli, vienkārši daudz racionālāk izmantojot to resursu, kas mums ir. Un tad ārstiem arī, protams, ir šī iespēja un tā drošības sajūta un paļaušanās to, ka viņiem nav jāskatās pulkstnī, cikos viņiem jādodas projām un kur viņi dalīs atlikušo dienas daļu. Apmēram. Vienīgā problēma, kas pilnīgi noteikti sekos un kas ir milzīga problēma, ir tā, ka šobrīd mēs zinām, ka mēs risinām savas veselības sistēmas vajadzības uz cilvēku rēķinu. Tātad uz māsu rēķinu, uz ārsta rēķinu. Uz tā, ka cilvēks strādā vairāk nekā vienu slodzi. Un tas ir pilnīgi skaidrs. Viņi strādā vairāk nekā vienu slodzi. Tā problēma ir tāda. Šobrīd tas notiek dažādās organizācijās. Es varu strādāt vienā slimnīcā un otrā slimnīcā, un tas ir legāli atļauts. Tikko tas parādīsies, ka tas ir vienas institūcijas ietvaros, tas, protams, parādās kā diezgan liels šķērslis, tāpēc, ka tās stundas ir skaidri redzamas. Tādas slodzes nav, vai ne? Un tādas slodzes nav. Un tas ir tas atklātības brīdis, kurā mēs ieraugam to, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs prasām un sagaidām no šiem cilvēkiem, ir krietni pārsniedz vienas slodzes. Baiba, no pacientu viedokļu uz šo raugoties, pacients ir tā gala stacija, kas izjūt šo visu gan sistēmisko kārtību, gan arī ārstu pieejamību, gan arī vispār ārsta sagatavotība, par ko mēs arī šeit runājam. Es ar šausmām klausos katreiz, kad no saviem draugiem ārstiem dzirdu, ka viņi strādā 24 stundas un vēl vairāk. Man tas liekas absolūti neiespējami, tāpēc, ka viņiem ir, piemēram, ja tu esi ķirurgs vai jebkurš cits ārsts, tev ir jāpieņem ļoti sarežģīti lēmumi par cilvēka veselību, un jebkura tava kļūda var maksāt dzīvību. Un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es nesaprotu, ja mēs taksisti strādā 24 stundas diennaktī, bet viņi, tas arī, man liekas, nav normāli.
kad es biju jauna un mācījos universitātē, man likās, forši, es te pa nakti vēl uzrakstīšu vēl kaut kādu darbu un vēl kaut ko papildus, bet tas ir pilnīgi savādāk. Un attiecīgi pieauguši cilvēki, kas strādā veselības aprūpē, tas ir ikdienā, tas, manuprāt, ir ārkārtīgi sarežģīti. Un es absolūti apbrīnoju visus ārstus, kas to var izdarīt, bet es domāju, ka tas nav ilgtermiņā iespējams. Un tad atkal no tās plānošanas viedokļa es nesaprotu, kā var būt tā, ka 2025. gadā, kad mums ir tik daudz visādi IT risinājumu, lai varētu saplānot lietas, mēs joprojām sēžam darba grupās, 30 cilvēki, kur katram ir iespēja pateikt varbūt vienu teikumu, un tad no šīm mēs veidojam kaut kādas valstiskas stratēģijas. Ir taču iespējas to visu darīt, kaut kā analizēt datus, daudz, pat ja mums nav visu vajadzīgo datu, tie, kas mums ir, tie ir ārkārtīgi svarīgi, un mēs viņus varētu salikt kopā, un Latvija ir tik maziņa. Mēs tiešām esam ļoti maziņa valsts, un tās 2 miljoni cilvēki, kas tur ir tikai galvaspilsētā, tas ir pilnīgi savādāk. Jo mums ir, piemēram, es noteikti negribētu, lai mums ir tāda pati problēma kā Somijā tiem cilvēkiem, kas dzīvo tālu prom no galvaspilsētas, jo viņiem gluži tāpat kā mūsu Latgales iedzīvotājiem vai citiem ļoti attālākajiem reģioniem, šī veselības aprūpe nav pieejama. Un tad mums atkal ir šis jautājums par telemedicīnu, kuru mēs kā kartupeli muļājam turp atpakaļ, jo ir lietas, ko mēs varētu darīt attālināt, un ir lietas, kuras mēs nevaram un nedrīkstam darīt attālināt, bet pieņemt tādus skaidrus lēmumus, ko un kā, un pateikt pacientiem, darīsim tagad tā, tas jums atvieglos dzīvi, vai arī, piemēram, tur, kur Aiga minēja par šiem metodiskajiem centriem, nevienā no viņiem pacientu organizācijas nav iesaistīts kā partneri, un mēs nevaram palīdzēt ārstiem, kuri, protams, zina labāk, kā mūs ārstēt, bet no mūsu viedokļa mēs redzam kaut kādas lietas, ko varētu darīt vēl labāk, vienkāršāk, mazāk papīrus aizpildīt vai kaut ko, nezinu, cilvēciskāku attieksmi izdomāt. Mēs nevaram sniegt šo viedokli, jo vienkārši mēs pēc normatīvā regulējuma tur nedrīkstam atrasties. Mums kaut kādā brīdī apsolīja atsūtīt šos papīrus, bet es neesmu dzirdējis ne no vienas pacientu organizācijas, ka mēs jau būtu tādus saņēmušas un būtu pilnībā iesaistīti tajā procesā. Turklāt mums pirms pusotra gada tika pieņemta globāla rezolūcija Pasaules veselības organizācijas līmenī par to, ka pacientu organizācijas ir jāiesaista lēmumu pieņemšanā, un daļā no Latvijas lēmumiem tas notiek. Tas, ka mēs tur sēžam, nenozīmē, ka mūs uzklausa vai dzird, vai citreiz dzird pēc 10 gadiem, bet tā vieta mums tiek nodrošināta ar globālajām tiesībām. Tā kā es domāju, neizmantot tādu resursu, lai uzlabotu veselības aprūpes sistēmu, arī nav pareizi. Paldies. Vladislava, vai jums ir kas par šo tēmu sakāms, un tad pāriesim pie nākamās? Šobrīd vairākas tēmas, varbūt es paturpināšu Baibas iesākto par datiem. Es domāju, ka protams, pēdējos gados ir vairāk pozitīvi soļi veikti, un mums tagad ir arī digitālās veselības centrs, un mēs esam daudz valstiski domājuši par to, kā tad risināt šo situāciju. Bet es domāju, mēs vēl esam ceļa sākumā, kur mēs domājam, kā radīt šos datus elektroniski, bet mēs vēl neesam pietiekami daudz diskutējuši par to, kā no šiem esošajiem datiem pēc iespējas vērtīgāku informāciju iegūt jau lēmumu pieņemšanā. Un es domāju, ka tam ir jābūt visos līmeņos, piemēram, ja šobrīd top vai gandrīz ir tapis onkoloģijas plāns, tad mums jau šobrīd ir jāzina un jādomā, kuri dati būs vajadzīgi, lai mēs varētu efektīvi analizēt, vai tiek sasniegti tur noteiktie mērķi, gan arī kuri būs tie dati, kurus mēs pēc 3 gadiem izmantosim jau jaunā plāna veidošanā, jo skaidrs, ka datu radīšana prasa laiku un ir svarīgi par to arī par šo te domāt. Jā, varbūt jūs tūlīt varēsiet paturpināt, iesākot šo nākamo sadaļu, ko arī jūs jau pieminējāt un ieskicējām sākumā par šo krīzes vadību. Un varbūt šeit būtu jāsadala 2 daļās, bet, protams, jūs kā speciālisti varbūt saredzat arī citu vēl apakšnozari. Tātad pirmais, ko mēs esam mācījušies līdz šim brīdim un kam mēs esam gatavi. Un otrs, varbūt tomēr man gribētos arī tā, lai tas neizklausās tā, ka mēs esam gatavi strādāt vēl 5 gadus krīzē, jo mēs esam iemācījušies, kā tikt galā. Iespējamie briesmu signāli, ka tālāk mēs vairs nevaram iet, jo krīze nevar ilgt mūžīgi. Mēs nevaram krīzē atrasties nepārtraukt. Un kas ir tie lielākie tiešām signāli vai tās lielākās traģēdijas vai katastrofas, kas mūs sagaida, ja nekas arī nemainīsies. Ja? Tātad viens, kas ir, ko mēs esam iemācījušies, ja? Un otrs, ko mēs nevaram vairs paciest ilgāk.
Es domāju, ka īstenībā tie signāli jau šobrīd mums ir tie rādītāji, kur mums tiešām ir ārkārtīgi liela mirstība un, piemēram, arī kvalitatīvi nodzīvotie gadi, kas mums ir 20 gadi mazāk nekā Skandināvijā. Nu, tie skaitļi tiešām, manuprāt, ir traģiski, un mēs nevaram pie viņiem pierast, mums viņi ir jāredz kā krīze. Ja mēs runājam mazliet detalizētāk, piemēram, par Covid, kā par krīzi, no kuras mums vajadzētu mācīties, protams, mēs katrs esam izdarījuši secinājumus droši vien, bet es domāju, ka sistemātiski mēs neesam valstiski izanalizējuši, kā mums gāja un kas ir tas, ko mēs konkrēti varam mācīties. Un ko mēs darīsim, ja būs kaut kas līdzīgs vai vispār cita veida krīze? Ja? Jā. Tad mēs varētu teikt, ka mēs pat neesam īsti apzinājušies, kāda tipa krīzes mēs... Jā, es domāju, ka mēs protams, katrs esam kaut ko secinājuši, bet es nedomāju, ka mēs kopā ar nozari esam sistemātiski tiešām izvērtējuši. Un krīzes vadībā ir vairāki posmi. Viens ir, protams, monitorings, risku paredzēšana, bet šis te izvērtēšana un mācīšanās ir svarīgs posms, ko mēs gan Covid krīzes laikā, gan arī patiesībā, ja mēs skatāmies, pieņemsim uz dažādiem plāniem, kurus gan Veselības ministrija vai citas ministrijas ir īstenojuši, mēs parasti nepietiekami kvalitatīvi paskatāmies, kas ir izdarīts, kas nav un kāpēc nav. Un šeit arī attiecībā uz komunikāciju. Mēs, protams, man ir jāpiekrīt, ka ministrija ir daudz labas lietas darījusi, arī tiešām ieguldījumi ir bijuši, un par kuriem ir svarīgi runāt. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies arī uz Covid laiku, tad, piemēram, nesen ir dati par Lielbritānijā veiktu pētījumu, kur tika pierādīts, ka tajā reģionā Lielbritānijā, kur lēmumu pieņēmēji ļoti atklāti komunicēja, ne tikai par to labo, bet arī par dažādiem neskaidriem jautājumiem, par lietām, kur varbūt neiet tik labi, tajā reģionā vakcinācijas aptvere bija augstāka nekā tajos reģionos, kur bija tikai pozitīvā komunikācija par padarīto. Līdz ar to tas noteikti arī ir ļoti būtiski. Jā, un šeit tiešām arī gribu pieminēt, ko varbūt arī pati Aiga nepateica. Tātad šā gada valsts budžetā veselības nozarei paredzēta 1,9 miljārdi un papildus līdzekļu piešķir, par ko vairāk kārt publiski tika runāts, ir šie 30,16 miljonu eiro veselības sistēmas gatavības stiprināšanai ārkārtas situācijām, kā arī zāļu pieejamības pasākumiem, tostarp kompensējumām zālēm, onkoloģijas slimību pacientiem. Tā kā, ja nu tas, ko noteikti varēja piešķirt, tas arī tika piešķirts. Varbūt Aiga... Es tikai par piešķīrumu gribēju, jo tiešām tā ir, ka piešķīrums ir bijis, un šī valdība arī ir veselību kā prioritāti definējusi, bet vienlaikus paskatoties atpakaļ uz tiem daudzajiem gadiem, kad šis te finansējums nekad nav bijis pietiekams, pāris gadu laikā piešķirot mazliet vairāk, mēs, diemžēl, nevarēsim atrisināt visas tās problēmas, kas ir sakrājušās. Līdz ar to noteikti ir jāturpina ieguldīt. Runājot par gatavību, es tomēr gribētu atgādināt, kad veidojās un pavisam drīz darbība jau daudz aktīvāk uzsāks tieši zem premjerministras izveidotā krīzes institūcija, jo tas bija skaidri saprotams, ka ir nepieciešams tādās krīzēs, kas skar vairākas institūcijas un sabiedrību kopumā risināt šo jautājumu savādāk. Un attiecībā uz to, piemēram, viens piemērs pagājušajā nedēļā bija kiberdrošības incidenta izmēģināšana, kā reaģējas ārstniecības iestādes, ja iestājās kiberincidenta sekas. Un jāsaka, viena no lietām, ko mēs redzam, un šeit es gan varu pievienoties Ladislavai, ka tas ir atkarīgs no arī katras institūcijas vadītāja iesaistes. Jo bija iestādes, kas nebija pievienojušās, nebija saņēmuši ziņu vai nebija zināmā gatavībā, lai gan par to bija informēts, ka tāda izspēle notiksies. Nākamnedēļ, bet 4. jūnijā, piemēram, notiks Pasaules veselības organizācijas un observatorijas rīkots pasākums, kā sagatavoties spējai migrācijas krīzei, kas arī var izraisīt veselības aprūpas krīzi. Mums pēkšņi jāuzņem liels skaits migrantu, tā kā tādas mazās lietiņas vai mazās iniciatīvas notiek, bet es domāju, ka šodien paneļa diskusijā, par ko tiek runāts, gribās sistemātiski zināt, kam piezvanīt, kam noskaidrot, ja gribas savas zināšanas papildināt. Tā kā mazie soļi notiek, un tas 30 miljoni, ko jūs arī minējāt, papildus finansējums, ir tāds liels solis, ka mēs atliekam finansējumu gatavībai, jo par to arī bijuši daudzas diskusijas, kā turēt gatavībā kaut ko tādu, ko varbūt neizmantosim. Mēs esam runājuši arī saviem igauņu kolēģiem, viņi saka, jā, tā arī dara, un ir pienāk brīdis, kad mēs norakstam šos neizmantotos resursus, tāpēc, ka gatavība maksā. Un tā arī ir tāda jauna lieta, kas mums ir jāiemācās, ka kibergatavība maksā. Mēs Baltam jāprasa 24. gada sākumā arī piemēram, papildus dažādas lietas tika iegādātas slimnīcām, lai nodrošinātu elektropadevas nepārtrauktību. Saprotam lieta šobrīd, bet ja slimnīcai tas
izmaksu grafiks ir tik saspringts, tad ir lietas, ko mēs izslēdzam, ka varbūt mums tomēr to nevajag un to gatavības laiku atlikām. Tā kā, jā, finansējuma apjoms nebija liels, bet tomēr atļāva iegādāties elementāras lietas, kas šo darbības nepārtrautību nodrošina. Jo tā ir lieta, ko šobrīd dēļ ģeopolitiskās situācijas mēs trenējam, attiecībā uz šo darbības nepārtrautību, kā to nodrošināt, un tad ieslēdzas jau pavisam cits pakalpojuma algoritms, kas ir pie tādas situācijas un kas ir pie nākamās, un tur nu gan, es teiktu, ka mēs arī medijos dzirdam, ārstniecības iestādes slimnīcas tiek ļoti gatavotas pie dažādiem krīzes scenārijiem. Un varbūt tad uzreiz tā otra jautājuma sadaļa, kas ir tas, nu, kurā mēs nevaram, kurš ir tas brīdis, kad krīze pārvēršas par tādu krīzi, kad nu, veselības sistēma tiešām var būtiski neatgriezeniski sabrukt kaut kādā aspektā, vai tas tik traģiski mēs nevaram ainu zīmēt pie esošā finansējuma. Kas attiecās uz primārās veselības un neatliekamās veselības nodrošināšanu, to nosaka Satversme. Un mēs arī esam runājuši ar citām institūcijām, kur tad ir tā līnija, tad tā ir tā Satversmes līnija, kas nosaka, ka neatliekamo medicīnisko aprūpu valstī ir jānodrošina. Viss pārējais, kas ir pieejams grozā, jau ir tad valsts ekonomiskās spējas un situāciju to nodrošināt, jo mēs šim vingrinājumam gājām cauri 2023. gadā ar dažiem arī šajā diskusijā esošiem, skatoties, kas ir nākamais pakalpojums, kas ir nākamais, kas ir obligāti nodrošināmais. Un šeit arī ar igauņu kolēģiem runājot, viņi šogad nonāca tādu pašu jautājumu priekšā, kad veselības grozam pienāca pārskatīšanas brīdis, vai atļauties mazākā intensitātē, un tas ir tas, ko Rudolfs teica, droši vien, ka nav skaudrāka diena ārstam, ka tu zini, ka tu vari nodrošināt pakalpojumu, bet tu nevari, jo tu vienkārši nav pietiekams finansējums. Un mēs nepieskārāmies jautājumam, bet par ko arī mūs ļoti aicina runāt un domāt Pasaules veselības organizācija un arī Pasaules ekonomikas fórums partnerības. Nevienā valstī pie tik novecojušas sabiedrības nebūs pietiekami augtspējīga un attīstības spējīga ekonomika. Ir jāskatās savādāk, kā pakalpojumu nodrošināt. Un partnerības dažādās izpratnēs, kur valsts minēja Nīderlandē, tātad iepērkot pakalpojumu, tāpēc, ka tas ir efektīvāks, ātrāks vai kā savādāks, kāds cits iemesls, bet kopumā pārskatīt veselības aprūpi un skatīties, ko mēs varam darīt savādāk, tas ir liels izaicinājums, lai mēs nenonāktu līdz dienai, kad mums ir jāpārskata pakalpojumu grozs. Jo arī runājot par pakalpojumu grozu, mēs jau redzam tikai to pakalpojumu. Es aizēju pie ārsta, saņemu konkrēto manipulāciju vai procedūru, bet tur apakšā ir tehnoloģijas, algas, dažādi instrumenti, programmatūras atjaunošana, tas viss, ja var teikt tā backends arī šim pakalpojumam vai tā fona informācija, kas veido pakalpojumu. Tur ļoti daudz no šīm lietām. Bet šī pārskatīšana, ko jūs pieminējāt, tā ir vēl plānota, vēl tā būtu nepieciešama vēlreiz un vēlreiz. Pārskatīšana vai šobrīd notiek... ir fiksēta situācija, mēs skaidri apzināmies? Šobrīd vai līdz šim tā pārskatīšana notika par jaunu pakalpojumu ieviešanu, vai mēs to varam atļauties, vai mums ir jāapstājas šeit. Brīdī, kad iestājas krīze, tad jūs, līdzīgi kā mēs varam skatīties uz Covid situāciju, kas tiek izslēgts no pakalpojuma groza, kas tiek atlikts uz vēlāku laiku, bet tas atkal rada pēc Covid krīze, ka mēs redzam, ka daudzos gadījumos situācija bija sāsinājusies un nepietika vairs ar medikamentiem. Ārstniecībai bija jānotiek jau daudz radikālāk. Skaidrs, jā, ka medicīnas nozara ir tā nozara, kurā mēs nevaram pirkt tikai to, kas mums ir nepieciešams šobrīd. Rudolf, ko jūs teiktu par šo secinājumiem pēc krīzes un iespējamām krīzēm, kas jums šķiet? Domājot par iepriekšējām krīzēm, visvairāk jau noteikti par Covid krīzi, lai arī tas bija no visiem viedokļiem traki, tas tomēr arī iezīmē kaut kādu izaugsmi pēc šīs krīzes. Jo noteikti mainījās kaut kādas lietas, kas vairs nevarēja aiziet atpakaļ tā, kā bija. Pirmkārt, noteikti uz priekšu pagāja digitalizācija, un krīze arī piespieda varbūt izdarīt kaut kādus tieši vairāk tehnoloģiju jomā iepirkums, kas līdz tam bija atlikti. Līdz ar to tāda optimistiskā puse, ka katra krīze arī ir kaut kāda iespēja. Domājot par nākotnes krīzēm, tur mēs atkal nonākam pie tās plānošanas, un mēs droši vien nevaram izplānot, kā šo sistēmu izstiept krīzes vajadzībām, ja mēs īsti nespējam panākt, ka viņi funkcionē pilnīgi pietiekami ikdienā. Vald?
Jā, laikam divas lietas. Viena, reflektējot uz to, ko Aiga minēja par to gatavošanos, un tikko tu sāc gatavoties, nu, tad tā perspektīva varās un arvien plašāk. Aiga teica, mēs nopirkām ģeneratorus, nu, kas risina mazliet no elektrības, bet tad tu sāc domāt, nu, kur ir ūdens, kur ir kanalizācija, kur ir siltuma alternatīvās, ja tu patiesi gatavojies, un tad tas tikai varās arvien plašāk. Tā kā tas ir nu, tā izpratne par to, ko nozīmē tā sagatavošanās, viņi vienkārši evolucionē. Jā. Es pat nerunāju vispār par digitālām tehnoloģijām, kiberdrošību. Bet tas, ka tā gatavošanās ir vajadzīga, nu, to nav jāskatās uz Covid. Mums tāpat tās bija burtiski pāris mēnešus atpakaļ pietika ar Escherichia coli gadījumiem, kas jau bija pietiekami daudz, bet kas varēja eskalēties arī vēl krietni lielākā problēmā. Raugamies tagad uz nākamo mēnesi un sākam gatavoties. Nu, es ceru, ka ne krīzei, bet vienalga tas prasa pietiekami lielu resursu sagatavoties Dziesmu svētkiem, kur Rīgā ieradīsies 35 vai vairāk tūkstoši bērni jaunieši. Plus vēl bērnu brīvlaiks. Jā, nu tātad ceram atkal, kad viss būs labi, bet tas prasa atbildīgu gatavošanos. Un par to gatavošanos jau ir tā, kad nosacīti vieglāk jau ir tā sadaļa, kur tiešām jānopērk kaut kāds ģenerators vai vēl kaut kas, bet man vienmēr paliek prātā, ja kāds pieminēja šīs Covid mācības, un paliek prātā tas, ko dzirdēju kādreiz vienā Lancet podkāstā, kur analizējot to Covid pandēmiju, tas secinājums bija, ka tā nebija īsti pandēmija, tā bija epidēmija, kas uzslāņojas uz daudzām citām epidēmijām. Un tās pārējās epidēmijas bija hronisko neinfekciozo slimību epidēmija, tātad vienkārši slimi cilvēki daudz. Tā ir sociāla-ekonomiskās nevienlīdzības epidēmija un daudz citas lietas, kas ir priekšnoteikumi. Un tad nāk viens vīrus un tas rada katastrofu. Jā, nevis vīrus pats par sevi veselā sabiedrībā rada katastrofu, bet tieši tāpēc, ka kombinējās. Un parasti ir vienkāršāk izdarīt tās lietas, ko tu vari, nu tā, iedodot naudu, nopērkam ģeneratoru, to mēs atrisinam. Bet tas, man liekas, tā pamatmācība ir stiprināt to bāzi, kas ir tā iedzīvotāja veselība, kas ir vienkārši mērķtiecīgi jāstiprina. Un to mēs darām caur mērķtiecīgām rīcību politikām arī šobrīd. Mums uz galda ir mātes bērnu plāns, kam pretī ir vajadzīgs finansējums, ja mēs runājam gan par agrīnu diagnostiku, par jauniem medikamentiem, par jauno māmiņu atbalstu, jaunām programmām un tā tālāk. Mums ir onkoloģijas plāns, kas arī prasa līdzekļus, lai varētu visas tās labās lietas, kas tur ir ierakstītas, realizēt. Un tā ir tā bāze, kas varbūt ir nepateicīgāk, jo tur tu neredz šo efektu uzreiz. Jā. Tas nav ģenerators, ko tu esi nolicis, un tu zini, ka pārslēgsies. Bet tas rada daudz paliekošāku un lielāku efektu. Jā, un šeit arī jāpiemina, ka jūs minējāt par šiem dažādiem plāniem. Tad es arī ieskatījos premjerministres valdības uzrāvienu prioritātes šim gadam un arī meklēju, vai būs kāds punkts par veselību. Nu, tad ir paredzēts 4. ceturksnī, ja pareizi pēc šīs diagrammas varēja saprast, ka pie ģimenes atbalsta ir minēts pieejamāka veselības aprūpe bērniem. Tāds pusteikums ir, kas droši vien pēc tam citos dokumentos ir atšifrējams savādāk. Nu, tas droši vien ir jāpēta, kādā veidā tas vai un kā var parādīties, un tas tā var skart mūs. Bet tuvojoties tādai mūsu diskusijas jau noslēguma daļai, varbūt tās es arī lūkšu Valtam iezīmēt šo nākamo noslēdzošo daļu. Tātad, ja mēs izrunājām par to, ko mēs esam apguvuši, mēs domājam par to, kas mūs var sagaidīt un kādā veidā mēs kompleksi tiešām sasaistam šos visus pasākumus un saprotam, ka tas ir viens no šiem drošības stūrakmeņiem vai visas kopējas drošības sabiedrības jautājums, veselība, ne tikai aizsardzība. Tad kas tad būtu tas svarīgākais un kas mums palīdzētu pie esošās situācijas, vai tieši otrādi esošā situācija būtu kardināli jāmaina, pie lielāka vēlamā finansējuma, kā mēs labāk to varētu efektīvāk atgūt, lai efektīvāku gūtu atdevi pie tām akūtākām lietām, kuras mums ir. Jā, viena lieta, kas jādara pie lielāka vai pie mazāka finansējuma, kas vienalga ir jāturpina, un tas ir tas, ko es ieskicēju par to, kādā veidā integrēt šo pakalpojumu, piemēram, bērnu veselības pakalpojumus, kuriem pakalpojumi jāturpina centralizācija un kuriem pakalpojumiem jābūt tuvāk pie pacienta dzīves vietas, taiskaitā iesaistot arī citus nosacīti
pakalpojuma sniedzējus, kas nav tieši varbūt tās vienmēr ārsti, ļoti daudz lietas, īpaši bērnu veselībā. Ārstniecība nodrošina tikai 5. daļu no tāda veselības kopuma. Ir ļoti daudz citi faktori, kas ietekmē bērnu veselību. Un tas ir jāskatās kompleks. Tam ir jābūt ļoti tuvu pie dzīvesvietas, pie skolas un tā tālāk. Un savukārt tādi augsta līmeņa pakalpojumi jāturpina centralizēt. Tā ir viena lieta, kas jādara neatkarīgi no finansējuma. Pie papildus finansējuma pilnīgi noteikti. Tas ir mūsu darba, cilvēku kapitāla attīstība. Un šeit es runāju ne tikai par kvantitāti, bet arī par kvalitāti. Tiešām mēs raugamies tieši arī uz jauno cilvēku tālāk izglītības stiprināšanu, iedodot arī tās zināšanas, kas tiešām ir citās valstīs un veicinot tiešām šo pieredzes pārnesi. Un arī spēju sadarboties ar tehnoloģijām un izmantot arī tehnoloģijas daudz plašāk ikdienā. Un tas ir atkal tilts uz nākamo. Tātad turpināt šo digitalizāciju, ko mēs tiešām uzturam ļoti nopietni un tātad veidojot varbūt arī, es nezinu, kādus arī metodisko centru digitalizācijā vai mākslīgā intelekta lietošanā, jo neizbēgami tas ir resurss. Ja? Tas ir par to jāizturās ļoti atbildīgi, tur nevar pieņemt varbūt kādus tādus riskantus lēmumus, bet pilnīgi noteikti tas ir resurs, ar kuru tu vari atbrīvot savu cilvēku kapitālu, māsas un ārstus, lai viņi varētu darboties savas augstākās kompetences līmenī. Un trešā lieta, es domāju, ka ir mums jāattīst arī pētniecība pilnīgi noteikti uz vietas arī Latvijā, ar šo papildus finansējumu, jo tas savukārt nodrošina to, ka mūsu pacienti saņems labāko terapiju, tādu pašu terapiju kā ārvalstīs, jo tas nodrošina iespēju sadarboties ar ārvalstu centriem, apmainīties ar datiem, piedalīties vienās un tajās pašās programmās. Tas vienkārši mūs ieved iekšā tajā klubā, lai mēs varam darboties līdzvērtīgi ar citām valstīm. Paldies. Baiba? Es domāju par 2 svarīgiem punktiem. Viens no tiem ir cilvēku veselība pratība, jo man liekas, ka mēs arī Covid laikā ļoti skaidri redzējām, ka cilvēki nesaprot, kā darbojās viņu ķermeņi un kas notiek vispār veselības aprūpē. Un toreiz, ja mēs fokusējāmies uz to, lai ārstētu cilvēkus ar Covidu, mēs aizmirsām par cilvēkiem ar hroniskām slimībām, un mums ārkārtīgi pietrūka informācijas, kur un kā saņemt pakalpojumus. Un es ļoti ceru, ka ja būs atkal kāda tāda krīze, tad par to mēs neaizmirsīsim. Jo tas ir ļoti būtiski, jo mēs tagad redzam, cik daudz mums ir nauda jāinvestē, lai glābtu tos cilvēkus, kas toreiz netika pie kaut kādiem saviem svarīgajiem pakalpojumiem vai zālēm. Tāpat šī starptautiskā sadarbība un pētniecība, es jau teicu par to, ka vajadzētu analizēt arī ne tikai veselības iznākumu datus, kas ir tie proms dati, par ko mēs ļoti sapņojam visus sākt analizēt par katru slimību, lai saprastu, kurā vietā mēs daram labi, kurā kaut kas pietrūkst un ko vēl varētu uzlabot, bet arī vispār par to organizāciju, par menedžmentu. Praktiski tā veselība pratība būtu ar primārās veselības aprūpas ārstu, jūsuprāt, veicinām vairāk, jo skaidrs, ka, es atvainojos, ka es tā saku, bet dažādi bukleti un dažādi pieejamā plašā informācija tīmekļi cilvēkiem tieši otrādi kādreiz rada pilnīgi pretēju efektu nekā to, ko mēs saprotam ar veselības pratību. Veselība pratība nozīmē arī to, ka šie cilvēki saprot, kuri bukleti ir pareizi un kuri nē, jo, piemēram, mēs cenšamies caur pacientu organizācijām nodrošināt drošticamu informāciju, kas nozīmē, ka tie fakti, par kuriem mēs runājam, ir zinātniskās ticamas zinātniskās publikācijas, ka tas nav vienkārši kaut kāds izdomājums. Un tāpēc es saku, ka mēs arī Covid laikā redzējām, ka cilvēki ļoti daudzas lietas uztver savādāk, un ir nepieciešama šī izglītība jau no bērna kājas, lai viņi zina, kad slimības neskar tikai tos, kas nesporto vai nepareizi ēd, ka slimības var skart jebkuru iedzīvotāju, jebkādā veidā, un tajā brīdī viņam ir jāzina, kur vērsties pēc palīdzības, ka tas ir tas ģimenes ārsts, kuru tu vari sazvanīt tajā pašā dienā, kad ir notikusi šī problēma, ka tev nav jāiet pa taisno uz slimnīcu, un vienkārši kā tas viss kopumā strādā. Labi, paldies, Rudolf. Jā, es droši vien gribētu arī kaut kādā mērā reflektēt par Baibas teikto, par to, ka gatavojoties krīzei, kas šī brīža ģeopolitiskajā situācijā mums noteikti ir jādara, nedrīkst aizmirst par jau šī brīža esošo pacientu. Un, es domāju, tā ir viena no tām vietām, kur ļoti satiekas veselība un drošība, proti
Nu, ja šis cilvēks, Latvijas pacients, brīdī, kad viņam tas ir nepieciešams, būs no valsts saņēmis atbalstu, palīdzību, ārstēšanu, nu, šis cilvēks visticamāk būs vairāk noskaņots šo valsti aizstāvēt un par viņu iestāties. Jo, nu, ja ir Latvijas valsts, tad viņam ir šī veselība. Savukārt, ja šī cilvēka galvā asociācija veidojas pretēji, tas līdztekus veselības riskiem rada arī drošības riskus. Bet tad uzbarot ainu, ko mēs darītu, ja šī finansējuma kļūst vairāk. No jauno ārstu skatu punktu noteikti numur 1 ir cilvēku resursi, un ne tikai ārsti, arī māsas, proti radīt tādu situāciju un tos darba apstākļus, kuros šie cilvēki vēlas strādāt. Un tam visam pamatā ir vajadzīga skaidrība, cik šie speciālisti būs nepieciešami, kur viņi būs nepieciešami un kādas būs viņu iespējas strādāt. Paldies! Jā, es piekrītu arī jau iepriekš teiktajam, bet nokomentēšu vairāk no savas medikamentu pieejamības jomas. Ir skaidrs, ka farmācijas nozara ārkārtīgi strauji attīstās. Ir sevišķi pēdējos gados, ja mēs skatāmies uz slimībām, kuras agrāk bija nāvējošas, tagad tā vairs nav. Piemēram, arī onkoloģija daudzos gadījumos tagad var būt hroniska saslimšana. Un šie ieguldījumi arī ir tie, kas pēc tam nes atdevi gan ekonomikā un ilgtermiņā tie tomēr valstī atmaksājas. Un es piekrītu, Aiga teica, ka Eiropas Savienībā tā ir prioritāte, nacionālā līmenī tā ir arī bijusi zināma prioritāte. Tomēr, ja mēs skatāmies uz to situāciju, kāda mums šobrīd ir, arī ja mēs gribam, protams, arī farmācijas kompānijām galvenais mērķis, ka pie pacienta šis medikaments nonāk, tad Latvijā ir aptuveni 80 līdz 100 medikamentu rindā, kas jau ir izvērtēti kā izmaksu efektīvi tieši mūsu situācijai. Viņi vienkārši gaida finansējumu. Tas ir milzīgs skaits, kas arī, protams, palēnina nākamo jaunāko medikamentu ienākšanu pie mums. Bet vienlaikus arī, kā Valds minēja, protams, arī medikamenti kļūst sarežģītāki. Mums ir advancētās terapijas, un tā nav vienkārši tableta, ko varbūt pacients pats var vienkārši lietot. Tāpēc ir, protams, svarīgi attīstās sistēma kopumā, tāpat Valda minētā pētniecība un šī infrastruktūra, kas ir slimnīcās. Un pats svarīgākais, protams, ir arī šis te pamats, kā mēs lēnām attīstam visas jomas vienlīdzīgi. Pie Valda minētajiem plāniem, kas mums ir ministrija kopā ar nozari, ir daudz strādājusi arī pie sirds un asinsvadu plāna, kas ir gandrīz gatavs. Tāpat šis te minētais onkoloģijas plāns, kas ir gatavs, un šobrīd top arī reto slimību plāns. Un ir svarīgi, ka tie nav tikai plāni vai stratēģijas, ka tomēr ir pielikts arī finansējums, lai kaut ko no tā varētu sākt jau īstenot. Un it sevišķi, es domāju, svarīgi ir retās slimības, kuras varbūt, kā jau minēju, datos mēs redzam, pacientiem ir vismazākā arī medikamentu pieejamība salīdzinot ar citām valstīm. Un šeit ir tiešām svarīgi, jo neviens pacients pats savu diagnozi neizvēlas. Un es domāju, ka valstiski ir svarīgi, lai mēs tomēr vienlīdzīgi padomājam par dažādām pacientu grupām un mēģinam attīstīt visas šīs te jomas. Jā, paldies, Ladislav, un Aiga, lūdzu, noslēdzošais vārds mūsu pēdējās 2 minūtēs. Tādas 3 lietas, ko es gribētu akcentēt. Mēs visi gribam virzīties uz pacientu centrētu veselības aprūpi, respektīvi pacientu vajadzības pirmajā vietā, mainīt arī pakalpojumu, kā mēs sniedzam. Un pavisam nesen ir iznācis OECD pētījums, vai veselības aprūpe sasniedz savus mērķus, un tur ir 3 lietas. Angliski tie ir 3T, kas ir sasniedzami veselības aprūpē. Tas ir saulaicīga veselības aprūpe, vajadzīga tieši pacientam, un 3. drošajā vidē sniegta. Tas nozīmē, ka es saprotu, kas ar mani notiek, man ir skaidrs mans ārstniecības plāns, un tās ir 3 lietas, kas ir nemainīgas, bet daudzas, tā skaitā arī attīstītas valsts, nenodrošina joprojām, lai šīs 3 lietas notiktu ikdienā un būtu tādas, kas vairo arī sabiedrības uzticēšanos veselības aprūpes pakalpojumam. Tas ir liels izaicinājums, bet mēs tur virzamies, un līdz ar to, ja jūs dzirdējāt, ka es nebiju tā, kas nosauc plānus ar zinām prieku, jo kolēģis tiešām iesaistās gan pacienta organizācijas, gan ārsti, tas nav ministrijas izdomāts bez faktos balstīts pieejas. Otra lieta, lielākais izaicinājums būs salāgot dažādu IT risinājumu, piedāvātās iespējas, mākslīgā intelekta iespējas un tad cilvēku resursus. Reizēm būs jābūt ļoti drosmīgiem riskēt noteiktos gadījumos, un Valds jau to arī ieskicēja, ka vienmēr tas ir tāds zināms risks, tīpaši būt pirmajiem. Un arī šeit mums ir ļoti daudz sadarbības partneri citās Eiropas Savienības valstīs, kā piemēram Nīderlanda pavisam nesen minēja, ka viņš šobrīd skatās, kā atvieglot māsu darbu, asins analīzes noņemot jau automatizētā veidā ar pavisam minimāli cita personāla piesaisti, kas nav
ārstniecības, bet kas ir apmācīts veikt šo pakalpojumu. Tas nozīmē, ka māsas jau var darīt daudz citus sarežģītākus darbus. Tātad šī sabalansēšana būs liels izaicinājums. Un trešā tāda ļoti praktiskā lieta, valsts pieminēja, ka mums ir nepieciešams digitalizācijas metodiskais centrs. Es teiktu, ka tieši tādā nolūkā arī tika izveidots Latvijas digitālās veselības centrs. Un šogad centra viens no uzdevumiem ir izveidot rindu sistēmu, tā lai pakalpojumā, kurā mēs gaidām rindā, būtu iespēja pierakstīties tikai uz vienu pakalpojumu. Jo arī šodien neminējām, bet katrā ārstniecības iestādē, un to ir vairāk pētījumu, vairākās valstīs arī Latvijā apliecinājuši 10 līdz 15% pacientu neatnāk. Tas nozīmē, tā vēl ir rezerve, kuru izmantot liederīgāk. Un jāsaka, ārstniecības iestādes gan atzvana, gan mēģina pacientiem atgādināt, šeit ir iespēja tev ātri atzvanīt. Bet tā vēl ir viena lieta, kurai vajadzētu dot pozitīvu ietekmi. Bet, protams, ja mēs skatāmies uz vajadzību, šī rindu sistēmas ieviešana jau tikai parādīs to, ka šeit ir iespēja šo iztaisnot pacientam ceļu līdz ārstam, bet ietaupītie resursi, protams, kad novirzīt nākamajai attīstībai, nākamajai attīstības cēlienam, tā kā es nobeigtu ar 3 šādiem punktiem. Paldies, Aiga Baloda, valsts sekretāra vietniece digitalizācijas un pārmaiņu vadības jautājumos veselības ministrija. Diskusijā tāpat piedalījās Ladislava Marāne, starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktore, Rudolfs Vilde, Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis, Baiba Ziemele, Latvijas pacientu organizāciju tīkla vadītāja un Valds Ābols, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Paldies par vērošanu šīs diskusijas skatītājiem un paldies jums par iespēju, es domāju, kopā sarunāties. Manuprāt, tas tiešām allaži novad pie kādas pie noteiktiem secinājumiem, ko es arī novēlu, lai tādi būtu vēl šajā gadā, kas, protams, ikvienam, kurš varbūt pat šobrīd ir ļoti, ļoti vesels, ir ļoti būtisks, jo katrā ģimenē ir kāds cilvēks, kuram kādreiz noteikti medicīniskā palīdzība būs nepieciešama, un mēs visi esam ieinteresēti veselīgā un arī drošā sabiedrībā. Paldies jums par dalību. Paldies!